skaisti dzīvot neaizliegsi. Nāc uz Dominu un baudi modi Baltijā jaunākajā Peek & Cloppenburg. Domina, lai sanāk! Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik, cik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Iepirkšanās centrs Domina Shopping un vairāk kā 170 veikali jau Ziemassvētku noskaņās. Un Ziemassvētku noskaņa šodien arī Eksi studijā, kur atkal īpašs viesis. Kurš tas būs? Laižam noskaidrot. Sazīmējot kopā visas dienas grāmatas kopš bērnības, jo jaunībā vajadzēja nodot dienas grāmatas, ja savalkot kilometrāžu. 12. vai 13. gadā bija 452 000 oficiāli. Es sapratu, ka tālāk turpinot vai nu es sajukšu prātā no tā režīma, no tās intensitātes, no tā visa tā draiva. Es neizgāju šo rūgtuma momentu, kad sāku zaudēt. Un pēc tam vēl mēģinātu startēt, un čempions paliek 20. un tad 50. Tāda precedenta ir nemazums, un tad viņš ir 70. un tad neviens neatcerās, ka viņš vispār bija čempions. Ja? Tā kā, tas nebija iemesls, kāpēc es aizgāju no karjeras, bet es arī izbaudīju brīvības mirkļus reizēm, beidzot, sēžot uz trotuāra, šļopenēs, šortiņos un dzerot koronu, un neviens tevi nepazīst. Šis, olimpiskais sudrabs bija tas, kurš, es pateicu, es aizgāju, es izdarīju. Ja? Tātad es nevarēju to neizdarīt. Iebrauca pirmajā tikšanās reizē 3 eskalēdes, iznāca lieli vīri melni, apskatīja pilnīgi visu to manu, to apendiksu, kuras strādāja. Nezinu, nepilnu stundu, izostīja katru stūri, izgāja ārā, un tad ienāca Kobīts. Visbiežāk viņš bija šausmīgi nogurs. Ļoti palaid, ļoti mierīgs, bet tad, kad bija viņa cilvēki, tad viņš bija augstprātīgs. Aha, uzreiz, ja? Es uzreiz sapratu, kurš šeit nosaka visu. Vispār, daļa cilvēka nesaprot par to gājienu ar SVH. Priekšā ir mana mūža svarīgākais moments. Es taisu tiešās pārraides. Jā. Bijušais vieglatlēts, soļotājs, garo gabalu skrējējs, 3 olimpisko spēļu dalībnieks, olimpisko spēļu sudraba ieguvējs, Eiropas vicečempions Aigars Vadējošs šodien kopā ar mani. Aigar, esi sveicināts. Labs vakars skatītāji, labs vakars, Jāni. Aigar, lieta, ko es vaicāju katru reizi, kad satieku kādu bijušo sportistu, kā tev iet šobrīd? Ko tu dari? Kā rit tava dzīve? Jo sazvanot tevi, es uzreiz pačustiešu skatītājiem, pirmā sajūta ir Aigars ir skrējienā, joprojām turpina soļot vai skriet. Jo tā sajūta ir tāda, ka tev laikam laika ir pamaz, vai ne? Bet es ļoti novērtēju, ka tu atradi laiku atnākt. Jā, šis retais mirklis, kad kaut kā sagrupējos un tevi saklausīju, arī bija kaut kāda vēlme, vienalga, viens otru vibrācijas mēs sajūtām. Tas laiks samērā saspringts un noslogots.
ko es daru? Es faktiski es daru to pašu, ko darīju iepriekš, tikai citā amploā. Es tagad rūpējos par ne tikai atlētu veselību, bet arī par normālu cilvēku veselību. Tad ārstēju traumas vai glābi cilvēkus no... Es esmu ķirurgu opozicionārs, ja? Sauksim tā. Tā kā pēc būtības darbi pilnas rokas un nebūtu pareizi teikt, paldies Dievam, ka cilvēki slimo, bet paldies Dievam, ka viņi tiek izārstēti vai ir iespējams viņus izārstēt vai atrast alternatīvu pieeju ķirurģijai vai preventīvam pasākumam, lai nenotiktu kaut kāda fundamentāla iejaukšanās. Tas jau tā dziļi, mēs pat bišķiņ pa dziļu aizgājām, bet tā lietas būtība ir tā, ka man Dieviņš ir devis nevienu talantu un es viņus atradis un paldies Dievam, es varu palīdzēt cilvēkiem. Bet tavi, teiksim tā, klienti nav tikai sportisti, ja? Nē, ir šajos platumgrādos arī atlēti, bet Latvijā ar atlētiem es startēju mazāk, bet tas vairāk notiek ārpus Latvijas, bet pie manis nāk samērā klīniski pasažieri, kā es saku, ja? Cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība, bet tas jau ir tādi, normāli cilvēki. Kā tu līdz šim visam nonāci? Pirmkārt, tas ceļš nereizi vien ir tā kā iztirzāts vai nereizi vien par to esam runājuši. Ja? Tad pēc karjeras es sapratu, ka maratona 1,5 gada garumā mēģinājums izdarīt nebijušu precedentu pasaules sporta vēsturē no elites atlēta pārkvalificēties ļoti ātrā posmā uz maratonistu, tad citas disciplīnas elites līmeņa atlētu sevi pārvērtēju, un arī tie profesionāļi, kuri ar mani strādāja, arī mazliet tā kā nošāva greizi. Šī mana fenomenālais funkcionālais stāvoklis nenozīmē, ka es varu tikpat ātri skriet kā soļoju. Ja? Tādā pašā līmenī. Tas aizņem laiku, jo tomēr muskuļu grupas atšķirās, bet okay, tas ir garš stāsts. Un pēc tam es sapratu, ka tas mans piepildījums varētu būt kaut kas cits, un ja reiz es tik labi zinu cilvēka ķermeni, arī nenoliekšu cauri dažādām, paldies Dievam, mikrotraumām, nevis fundamentālām traumām. Jā, un paldies Dievam, mani izaudzināja ļoti spēcīgi tā laika viena no vadošiem sporta speciālistiem, bioķīmiķiem un sporta ārstiem. Un tad es neapjautu, nezināju, ka tā skola jau sākās krietni 90. gadu sākumā. Ja? Man augot, man attīstoties un man kļūstot par vienu no vadošiem pasaules atlētiem. Un tad savukārt pienāca kaut kāds brīdis, ka es sapratu, ka šīs zināšanas un sapratne praksē ir kaut kā akadēmiski jāapstiprina. Un šis ir tas iespējams ļoti retais moments, kad elites atlēts, augsta līmeņa atlēts, var vēlāk strādāt kā sporta ārsts, rehabilitologs, gluži fizio es neesmu. Un šī sapratne nav tikai akadēmiska, bet gan sajūtās. Ja cilvēks saka, manā situācijā vai manā environmentā ir grūti teikt, jūs nevarat iedomāties, kā man sāp. Es ļoti labi zinu. Tad tu viņam atbild, ka tu zini, ja? Man pat nav jāatbild, jo tā nejautā, jo es zinu. Pat nejautā, ja tā? Jā, jo teiksim, tas dzīves stāsts daudziem ir zināms, un arī tas 99. gada pirms olimpiādas crashs, kur man bija salauzts faktiski viss atvērtos lūzumos, un es pats arī tiku galā ar šo rehabilitāciju, biju spiests, un tam es pats gāju cauri, un arī šīs smagās rehabilitācijas cilvēkiem pēc ķirurģijas, ja, lūzumiem, viņas ir ļoti smagas un sāpīgas, un pie manis nonākot, uzticības koeficientam ir jābūt ļoti, ļoti augstam. Cilvēkam ļoti sāp, un es daru vēl sāpīgāk. Tādas ir manas metodas, viņas daudz dažādas, ja, bet pēc būtības viņas visas ir ļoti sāpīgas. Tad ideja varētu būt vienkāršāka. Ja tu ej pie kāda speciālista, tad viņš dara tā, lai tev nesāpētu, bet pie manis tā uzreiz nenotiek, bet notiek, paldies Dievam, no 10, 9 gadījumos pēc tam, bet tas ir pēc tam.
bet sākumā sāp vēl vairāk. Tu būtībā savu praksi lietā, savus Jā, sajūtas, taisnība. kas teorija ar tevi kaut kāda, teiksim, teorijas lietas, teorijas pamata. Visur ir teorija, bet pamatā viss ir praksē, jā, jo nobrauktās darba stundas, jā, nostrādātās darba stundas, pierakst pacientu stundas, viņas dod sapratni un būtu vietā minēt, ka pateicoties šīm nostrādātājiem prakses stundām, rokas iemācās lasīt un just. Ja? Ļoti bieži nevajag datortomogrāfiju vai rengenus, pasarg Dievs. Tās ir zināšanas anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā un atkal pieredze, kad ir skaidrs, kas cilvēkam kaita un kā to var izlabot un pat cik ilgā laikā to var izlabot. Tā kā tas tomēr summējās atkal zem vienu vārdu pieredze un prakse. Ja? Par soļošanu. Kas ir tipiskās soļotāju problēmas pēc karjeras? Kā jebkuram profesionālam augsta līmeņa atlētam, problēma ir tik daudz, ka viss... Izteiktākās pāris. Ir kaut kas tāds uzreiz spilgts, kas nāk? Neskatoties uz to, ka jostas daļas skriemeļi mums ir gandrīz 3 reizes biezāki kaulu blīvuma pēc, jo viņi visu laiku tiek stimulēti un rotēti. Ja? Tad rodās jostas daļas problēmas, iegurņa, neskatoties uz to, ka šis iegurnis visu laiku ir kustībā papēži, potītes, meniski, ceļu locītavas. Un tas ir iemesls, kāpēc es vēl neesmu apstājies un es netaisos apstāties. Jo pēc būtības profesionāls atlēts, augsta līmeņa atlēts, ja viņš tajā laivā ir iekāps, viņš nedrīkst izkāpt, jo viņš pat nevar iedomāties, cik daudz ir traumas, kuras viņš uz brīdi, kamēr viņš kustās, kamēr viņš uztur sevi kondīcijā, tonusā, viņš nejūt. Bet tikko apstājās, viss aiziet pa vīlēm. Gūžas? Jā, gūžas. Tas, man liekas, skatītājiem, kurš redzējis soļošanu kaut vienreiz dzīvē, viņam vienkārši, kā tāds gūžu darbība? Redz, kas ir, tai locītava ir masīva korsete, ļoti spēcīga masīva korsete. Tas varbūt nav šis fundamentālākais, jo jebkura locītava, kuras mehānisms ir radīts rotēšanai un kustībai, jo viņa vairāk tiek kustināta, jo viņa ir veselīgāka. Ja? Bet tās pārslodzes sev ir pārāk lielas. Ja mēs tagad rēķinam, pēdējo reizi es ar savu menedžeru, viņš bija Antonio atlidojis, viņš francūzs, viņš bija atlidojis pie manis ciemos 12. gadā un sazīmējot kopā visas dienas grāmatas kopš bērnības, jo jaunībā vajadzēja nodot dienas grāmatas, ja, savalkot kilometrāžu. 12. vai 13. gadā bija 452 000 oficiāli. Es nemēģinu, jo katras dienas grāmatas beigās vēl joprojām jau skrien 360 dienas gadā. Bet no oficiāli tas ir kas tie mači? Tā ir oficiālā kilometrāža. Viss, ko tu pats esi pierakstījis? Ar kājām. Oficiāli, ja. Tās pat nav darba stundas, kas vēl ir kaut kāda fiziskā slodze, bet tas viss ir, un vēl vairāk, tas viss lielākoties ir sarkanajā. Tā ir sirds, tās ir aknas nieres, tās ir locītavs, un tas ir tavs prāts. Tad šis stresa faktors 500 000 kilometru garumā ir vienkārši masīvs. Iespējīgi cipari. Klau, ko izdzīvo sportists emocionāli pēc karjeras beigām? Tur ir vairāk steidži. Pirmkārt, beidzot, viņš ir brīvs no disciplīnas pienākumiem, kas varētu tālāk izvērsties par tādu visatļautību un grimšanu, jo nav vairāk režīma vai cilvēku menedžments, visbiežāk, kurš tevi tura kaut kādā disciplīnā vai ierobežojumos, pēkšņi tu vari atļauties to, ko tu neatļāvies, ja? Runiet par alkoholu, ja? Par draudzēšanos. Draudzība vispār ir ekskluzīva lieta, jo tevis nav. Kā tu vari draudzēties, ja tevis nav? Visi draugi jau ir izauguši, viņiem ir varbūt pat mazbērni, ja? Bet pēkšņi tu vari draudzēties. Ja? Tev ir laiks, un tad pēkšņi ir daudz draugi, tev ir nauda un tev ir draugi. Es šo laiku arī īsā laika posmā piedzīvoju, un es sapratu, ka tā īsti nav mana vieta. Un kā jau mēs sākumā runājām, es sapratu, ka ir kaut kas vairāk
ir jāiet cits ceļš un faktiski jāpiepilda sevi pavisam ar citām lietām. Cik tev bija, tu saki, īsts laiks? Cik tas bija? 32 gados vispār jau karjeru es beidzu ļoti faktiski jauns. Priekš tālbraucēji tas ir pats briedums. Būtu vēl 2 olimpiskās spēles būtu paveicams un vēl kādas 6 starptautiskās lielās medaļas Latvijai varbūt būtu atnestas. Tas būtu varbūt, bet es no karjeras aizgāju kā viens no līderiem ne tāpēc, ka es zaudēju, bet es vienkārši noguru. Man bija tāds impulss, man bija tāds... Kas tas ir? Tas ir kaut kāds apnikums? Es sapratu, ka tālāk turpinot vai nu es sajukšu prātā no tā režīma, no tās intensitātes, no tā visa tā draiva, vai nu kaut kas notiks ar manu ķermeni. Man bija vienkārši tāda sajūta. Bija aptuveni gads, kad gan sabiedrība ievilka elpu, Olimpiskā komiteja un visas pakārtotās institūcijas, gaidot, ka es varbūt atpūtīšos, ievilkšu elpu. Ko tu darīsi? Jā, bet negluži man par brīnumu, bet tā arī nekas nemainījās. Es skrēju maratonu, faktiski tas bija tāds starposms, lai skrienot mazlietiņi saprastu savu vietu nākotnē. Bez kādām ilūzijām, atklāti sakot, es jau sākumā, māza cerība varbūt bija, bet jau sākumā es nebiju pārliecināts, ka es skriešu, ja mēs runājam par cipariem, ja, tad lielākā daļa speciālisti domāja, ka es skriešu maratonu 2:10. Tad man arī kaut kur tā gribēja, vairāk tā es vēlējos, bet to, ka tas tā notiks, tā iespējamība bija ļoti maza. Bet uztaisīt vēsturē nebijušu olimpiskajā kustībā precedentu no tāda līmeņa atlēta startēt olimpiskajās spēlēs burtiski pēc 4 gadiem maratonā. No šī sapņa vai no šī mērķa man šķīra Tu tur bija baigi tuvu. 8 sekundes, 22 sekundes un, ja nemaldos, 48 sekundes. Maratonā tas ir smieklīgi. Pie kam skrēju maratonus, šos 3 maratonus dažādos kontinentos 1,5 mēneša laikā, kas vispār ir insane. Olimpiskā līmeņa maratonu katru 2. 3. nedēļu, ja, bet tāpat augstā līmenī. Un tad es sapratu, ka nebūs. Bet tā bija tāda savā ziņā sevis testēšana kaut kur arī. Tas bija tāds izaicinājums. Un starp citu daudz arī nezinu. Ja es arī būtu šīs 8 sekundes Vīnē noskrienot un esot 9. kas ļoti, Vīna viens no, tas ir A-klases maratons. Un, ja nemaldos, tas bija 2. baltais. Un tad, ja arī es būtu izskrējis, es nebūtu braucis uz olimpiādu. Man vajadzēja principu pēc, apmierināt savu ego. To es nevienam neteicu. Tā būtu tāda vilšanās, jo ko es tur darīšu? Kā es varu apmierināt savu ego, aizbraucot uz olimpiādu un noskrienot varbūt mazliet labāk un esot 17. Ko tas tev dod, ja? Neko precīzi. 0. Bet to, ka es varu noskriet olimpisko normatīvu, ar to man pilnīgi pietika. Par atkarībām tu pieskāries nedaudz. Tu arī esi viens no tiem retiem sportistiem, kurš nebaidās par to runāt Latvijā, jo daudzi teiksim, tā uz āru rāda, ka viss ir kārtībā, vai ne pēc karjeras tur viss ir labi, vai ne? Ja es bruktu un tagad nāktu gar malu, nezinu, tur šļenderēdams, un man tiešām būtu problēmas ar to. Man nav problēmas par to runāt, jo pēc būtības man ar to nav problēmas. Es esmu sevi atradis, tā lielākā problēma profesionālam atlētam ir tas pazudiens. Viņš nevar integrēties normālā sabiedrībā, jo viņš nevar atrast vietu, ja, jo visu dzīvi, apzināto dzīvi, viņš ir darījis vienu, tātad spēlējis hokeju, skrējis, spēlējis basketbolu, un tad pēkšņi viņam ir jābūt normālam cilvēkam. Lielākai daļai nav izglītības. Turklāt Aigar vīrietis spēka gados, vai ne? Vīrietis spēka gados, jā. Un vairāk nav piepildījumi, neviens tevi neapbrīno, un tu esi normāls. Uzmanības trūkums arī? Tas īsti varbūt nav, tas ir kaut kur kādam, varbūt arī tas tā izpaužās, bet vairāk kaut kādā ziņā arī adrenalīna, ja, šis... Sevis apliecināšana. Jā, rezultāts, tiekšanās uz sasniegumu. Kāds sasniegums ir sadzīvis kā ikdienas ritmā? Kāds tur ir sasniegums? Aplaistīt ziedu,
aizbraukt uz veikalu, iepirkt pārtiku, sagatavot ēdienu, kas arī ļoti svēta un ļoti, beidzot to var darīt un var izdarīt un iepriecināt ģimeni, bet salīdzinot ar to, ko šis atlēts ir paveicis, tas ir puteklis, ja? Tad šī sapratne par lielām lietām un lielu sasniegumu, viņi ir tik masīvi un astronomiski, ka beidzot piezemējoties, cilvēks pazūd. Un iepriekšējā raidījumā šeit tavs kolēģis Staņislavs Olers sēdēja, un viņš Covid laikam sākoties, un šeit Covid epidēmijai sākoties, viņš arī Facebookā tur nāca tāda dvēseles kliedziena, būtībā šobrīd pasaule ir apstājusies, un viņš būtībā šobrīd tikai apzinās, cik liels, var teikt, sīkums viņš karjeras laikā darīja, cik tas sports ir maznozīmīgs savā ziņā, ka mums nesatrauc, ka futbola čempionāti ir apstājušies, ka tur Anglijas Premjerlīga nenotiek, tur Bundesliga stāv un vēl nedod Dievs, tur 110 metru barjerās pasaules čempionāta fināls nenotiek. Ka reāli tā ir, tur arī tu esi noķēris to savu apziņu kaut kādu tajā līmenī, vai ne? Atklāti sakot, vai tam tu nepiekrīti? Atklāti sakot, es baigi sportā neiedziļinos. Ja vien tas nav saistīts ar atlētiem, ar kuriem es strādāju, vai sporta veidu, ar kuru es strādāju, konkrēti attiecīgiem atlētiem. Tiem tu tā kā es sekoju konkrētam atlētam, jo man ir jāredz, kā pieņemsim futbolā, ja konkrētais individs spēlētājs traumējās, tad man ir treniņu laikā, es sēžu tribīnēs un skatos un vēroju viņu kustību, analizējot biomehānikas principu un skatoties, kāds ir iemesls, kādi ir trūkumi. Tu pat viņu šādā veidā analizē, sēžot? Yeah? Jā. Tāpat kā arī mani sprinteri, ja? Viņi skrien, viņi trenējās un es sēžu malā. Tur ir metodiskais arsenāls, kur es neiejaucos. Yeah. Es vēroju no savas pozīcijas un skatos, kas ir iemesls viņa traumai. No biomehānikas principa. Tad ārpus šīs te situācijas mani sports kaut kā gandrīz vispār neinteresē. Es domāju, starptautiskais sports. Ja? Man vairāk satrauc un interesē mūsu nesports Latvijā. Es domāju, sākot no bērna un neorganizētā haotiskā sistēma. Ja? Jauniešu nesports, ja? Jā, sauksim to tā. Mūsu pats pamats kā veselīgas nācijas izpratne par to, kādai ir jābūt veselīgai nācijai un līdz nepiesienot klāt augsta līmeņa sasniegumu sportu. Ja? Bet tādu starptautisko es netrīcu un neskatos olimpiskās spēles vai pasaules čempionātus, vai ja vien tur nav mans atlēts. Bet tajā laikā, kad tu startēji, tu tomēr tev šķita, ka tu dari kaut ko lielu, vai ne? Šaubu nav. Tā arī bija, jo nenolieksim, pārstāvot valsti starptautiskajā arēnā, stāvot uz piedestāla, uzstādot rekordus, uzvarot sacensībās. Tu esi daļa no savas valsts, tev uz krūtīm ir rakstīts, no kurienes tu esi. Tev ir lepnums un gods, un tu lielā mērā esi diplomāts sūtnis no savas valsts, un tu prezentē savu valsti. Viennozīmīgi tur ir kaut kāds svarīguma moments, un tu esi izredzētais, tu tā arī apzinies, un tu mēģini darīt maksimāli daudz, labi un kvalitatīvi, lai godam ne tikai apmierinātu savu ego, uzvarētu, bet arī prezentētu savu valsti. Tā tas bija, jā. Pie atkarībām atpakaļ. Ja nav noslēpums, cik dziļos, sūdos tu biji? Īsti nebija. Es aptuveni gada garumā, kā jau es minēju, sapratu, ka pēkšņi ir daudz draugi. Tu sēdi milzīgā mājā, kur katru dienu beidzot nāk kāds draudzēties. Ja. Bet tie ir būtībā cilvēki, ar kuriem nebija laika? Paziņu loks, jā, kuri varbūt bērnībā, ar kuriem kaut kāds kontakts, vai tu uzturēji attālinātu kontaktu, tad tomēr nebija nekādas sociālās tās aktivitātes, respektīvi sociālai network vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, tad paziņu loks, jā, kuri pēkšņi ir baigie draugi, jo pie tevis ir silti un forši un baigi jautri, bet es ļoti ātri sapratu, ka šis moments baigi nerulē, jo pirmkārt tas jauc manu to ritmu. Paldies Dievam, ka līdz šai dienai un arī tad tā pievienotā vērtība attiecībā uz manām sajūtām, kuras dod
kustība un dzīves kvalitāte citādā plānā, viņi bija virs tā, kādas ir sajūtas, vienkārši sadzīviski, nezinu, dropējot, ja? Tāds slīciens īsti, laikam nav manā stilā. Alkohols, tur ir kaut kas arī vēl klāt? Alkohols, pamata alkohols? Jā, alkohols, jā. Vīns, arī tā uztvere, inteliģentā dzeršana, kā man likās. Tagad es esmu vīna malkotājs, jā, pat interesējos, man bija vairākas grāmatas. Alkohols man vispār nekad nav garšojis. Nekādā izpausmē. Cik tu karjeras laikā atļaujies vispār? Ko tu karjeras laikā es īsti nelietoju alkoholu. Tā kā vispār nē? Negluži vispār, bet principā nē. Jo, varbūt, ka tur ir tā problēma, ka tu karjeras laikā, kā saka, sevis iegrožojas pārāk, ne? Bet tā ir liela daļa, tas ir atkal tas moments, par kuru mēs runājām, ka liela daļa atlēti var kaut kāda iemesla pēc vispār sevi ierobežoja, ja? Un tas bija tā kā tabū, vai to noteica menedžments, vai to noteica kaut kādi ētiskie momenti, un tad pēkšņi var visu. Un tad viņam nav mēra. Tad tu norāvies tā kā no ķēdes, ja? Jā, jo atlēts, viņš jau ir tendēts uz rezultātu. Rezultāts ir nevis 1 glāze, bet 10 litri, ja? Idejiski. Ja, tad... Labi, tu iesāki pa vīnu, tu saki, malkoju vīnu, baudīt. Un es īsti nesapratu, kur tad ir tas, kur tad tas gūms tajā garšā, jo garšas tur īsti nav. Es nesaprotu, tad alus atkal, arī īsti nav nekad, vienīgais pozitīvi tas, ka ir kaut kāds nogurums un es viņu tā kā uztvēru kā anestēzijas līdzekli, ja, tādam nogurumam. Tā kā miega zāles kaut kāds. Atpūtas tādā momentā, bet mēs arī pieskārāmies situācijai, jo vairāk es sapratu, ka šis ir tāds radikāli relaksējošs faktors, jo vairāk man tas sāka nepatikt, jo man patīk tonus. Būtu tā kā normālā, vai neskatā? Jā, labāk sajust sev ķermeni tonusā nekā, īsti nav mans. Kur ir tas brīdis, ka viss pietiek? Vīni, pietiek ali un viss pārējais. Kas ir tas? Ir tas cirtiens kaut kāds viens brīdis, vai ne? Ar mani tas notika organiski. Jā. Es sapratu, ka mans piepildījums ir citur. Mans piepildījums ir izglītība, mans piepildījums ir mans sapnis, kurš, paldies Dievam, izrādījās kā Dieva dāvana, to, ko es daru tagad. Arī studiju laikā Amerikā, protams, es ar studentiem bērniem. Viņi bija 13, 15 gadus jaunāki par mani. Un es arī izbaudīju brīvības mirkļus reizēm, beidzot, sēžot uz trotuāra, šļopenēs, šortiņos un dzerot koronu, un neviens tevi nepazīst. Nevienam, un tu sēdi ar tiem studentiem, tu jūties brīvs. Neviens pat nezina, kas tu esi, un 3 gadus nezināja. Te tevi tik ļoti atpazina, tik ļoti, kā cilvēki atpazīst, jā, protams, jā. Pie kam vēl joprojām, un tas arī ir patīkami. Bet tas netraucē, vai ne? Tas īsti netraucē. Es nekur tā īsti karjeras laikā tas bija patīkami, jā, atpazina vēl un vairāk, vēl vairāk cilvēku. Tikai loģiski, jā. Tagad arī atpazīst, un es pārvietojos ātri, un es tā baigi nepievēršu uzmanību, īsti nevēroju cilvēkus. Tā nav nekāda augstprātība vai kaut kāda iedomība. Es vienkārši nokļūstu no punkta A uz punktu B. Esmu dzirdējis, kāds kādreiz pasveicina, es neievēroju, es pārvietojos ātri. Un es esmu iedomīgs, bet es tāds nekad neesmu bijis. Kaut kad jaunībā iespējams, ka jā, mēs visi esam tam cauri gājuši, bet es tā neieciklējos. Ja mēs apstādinātu šeit tautu, es domāju, ka lielākā daļa atpazītu. Ja? Bet tas jau ir tā patīkami. Tad tu kaut ko esi labi izdarījis, nonākot pilsētas centrā, ja? Kaut kādā restorānā, kādam ir, kas notiek reti, kādam ir mazliet vaļīgāks noskaņojums, tad viņš ļoti grib uzsaukt, iedzert. Par cik es dzeru vispār alkoholu lietoju, ļoti reti, ja lietoju, tad nebūs. Ja? Bet ļoti gribās uzsaukt. Kaut kādas tad jāļauj, tad jāļauj, vai ne? Tad es ātri tinu makšķeri, kaut kā tā, tas nav objektīvs, tā nav objektīva situācija, bet atkal tā nav augstprātība. Es esmu mazliet dīvaināks, jā, es neteikšu, ka es esmu introverts, bet es īsti neesmu tāda baigi, es neesmu antisociāls, bet es neesmu tāds cilvēks, kuram baigi patīk čupoties. Tas nav saistīts arī ar tavu sporta veidu savā ziņā pārstāvēt, kur tu atlies viens tajā trasē un tu cīnies ar sevi, ja? Jā, solo gājiens vienatnē, vienalga krusa,
Sniegs, lietus, ziema, vasara, rudens, vienalga, kas pats. Kaut kādā ziņā tas psihoemocionālais faktors ir bijis tāds, ka tu cīnies pats ar sevi, ar savām mocībām, ar savām grūtībām. Kaut kādā ziņā. Noslēdzot Aigar pirmo raidījumu daļu, kā tu šobrīd jūties kopumā? Ja tā skatās, zināms laiks pagājis kopš tavām karjeras beigām, tu esi atradis savu vietu dzīvē, tu pats teici, vai ne, tev Dieviņš to būtībā ir devis, ja? Kā tu šobrīd jūties? Tev ļoti labi. Ļoti labi. Es esmu laimīgs, ka aug mazais Fadejevs. Mums dēliņam Aleksam jau ir 3,5 gadi. Mazais Fadejevs ir 10. Paldies Dievam, sieviņas smadzenes. Un, tā kā mēģinām Kāpēc kaut kā... Paldies Dievam? Man ir gudra sieva. Un tad kaut kā mēģinām šo visu tādu Dieva svētību tā kā izbaudīt. Nav viegli, teikšu atklāti. Pie 50 mazulis, savus... Bet 47 šobrīd ir. 48, jā, bet rupi sakot, sieviņa mazliet vecāka, bet pie 50 gadiem jau tas režīms un komforts, viņš tiek faktiski viss paņemts. Par cik es esmu nakts cilvēks, tur noteikti es dzirdēju, es ceļos starp 3 un 4 un skrienu un tā tālāk. Tad viens brīdis bija tāds, ka Aleks paņēma visu. Un man sajūta, ka visi mani bio pulksteņi un neiepūt. Viņš ik pēc stundas ceļās. Bet tas, ko šādā vecumā bērns dod, tas ir neatsverami. Tā ir tāda Dieva svētība, ka tā var būt. Tavas zināšanas par cilvēku medicīnu, par cilvēku ķermeni, par fizioloģiju, par psiholoģiju. Pateicoties Aleksam, es izstudēju vairākas grāmatas par bērnu attīstību no neiroloģijas, miega fāzēm. Tā kā viņš arī ir devis savu ārtavu manā cilvēka bērna attīstības izzināšanā. Tā kā viss ir ļoti skaisti. Ļoti labi. Aigar, tas, ko mēs darām, mēs šobrīd nedaudz ievelkam elpu. Un otrajā raidījuma daļā mēs griezīsim Domina Shopping tēmu ratu. Un zem katra no mūsu atbalstītāja logo ir paslēpts zināms atslēgas vārds. Un, es domāju, ka tev tur būs gan pārsteigumi, gan varbūt šo to tu vari noprognozēt, bet jebkurā gadījumā mēs ievelkam šobrīd elpu reklāmas pauzīti, un pēc tam tev pašam būs iespēja kalt savu lēmu, griežot Domina Shopping tēmu ratu. Skaisti dzīvot neaizliegsi. Nāc uz Dominu un baudi modi Baltijā jaunākajā Pīken Kloppenburg. Domina, lai sanāk! Vitautas pēc branžo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Atgriežamies sporta sarunu šovā Eksi, un ar mani kopā joprojām olimpiskais sudraba medaļnieks Aigars Fadejevs. Aigars, starp citu, tava sudraba medaļa, kur viņš šobrīd ir? Visas medaļas, viņas ir, ja nemaldos, 5, 6 lielās medaļas pasaules, Eiropas un olimpiskā. Viņas ir 2, man liekas, vēl nav, bet pārējais viss arsenāls ir sporta muzejā. Aha. Jau sen, sākumā bija bankā, bet tam jau vispār nav nekāda cena. No manas pozīcijas... mums ir olimpieši, kas ir tirgojuši savas medaļas.
ir visādi. Bet tas bleķa gabaliņš vai vienalga, šis sauksim to par medaļu, ja? Viņi jau man neko nenozīmē. Es tāpat zinu, kā bijis ir un kas ir bijis. Klau, bet domāju, labāk, lai tad cilvēki apskatās un pataust un viņiem ir kaut kāds informatīvi vienalga izzinošs avots, kur saprast kāda. Jā, tas vairāk, es domāju, citiem ir vērtīgāk nekā tev? Vērtīgāk nekā man, jā. Okay. Jo man var nebūt, pēc būtības man nav interesanti, ka man nekad mājās nav bijis plaukts vai stends vai kāds rāmītis. Klīnikā ir pāris mani uzvaras gājieni, bet tas arī viss. Tur vairāk ir mani superatlēti. Bet tas ir fotomirkļi vairāk, jā? Bet tie ir fotomirkļi, jā. Bet kaut kādi tādi kā stūrīši vai kaut kas, kas ļoti bieži nereti, pat ļoti bieži atlētiem ir, man viņi, es pat negribu. Jo viss jau ir manā galvā un arī cilvēki, kas ap mani, tāpat jau viss ir skaidrs. Jo tam bleķim jau nav nekāda vērtība. Ja domājies, tu tā varētu pateikt pēc apbalvošanas olimpiskajās spēlēs? Tad es vienalga Eiropas pasaules tās medaļas, es viņas tā tur. Jā, tajā brīdī tas ir tāds. Tu domājies, kā laiks iet, jā? Tad ir cita uztvere, jā. Tas ir vienkārši, tas ir bleķa gabals. Pats sasniegums, pati vēsture, tam ir vērtība. Skaidrs. Nu ko, Egar, griežam tēmu ratu un skatāmies, kas tev tur kritīs. Tā kā droši, tu kaut ko vari arī iegūt, zaudēt tu neko nevar. To es tev apsolu. Lieliski, tad mēs laižam pulksteņu virzienā. Aiziet. Ja mēs uzgriezīsim pēc tam jau turpinot, varbūt otro vai trešo reizi vienu to pašu, tad mēs arējam pulksteņu rādītē virzienā un ņemam nākamo. Bet ar pirmo griezienu mēs uzgriežam Este, ja? Viens no arī Domina Shopping veikaliem šeit kopskaitā vairāk kā 170 veikali. Plusi un mīnus esot sportistam. Atslēgas vārds. Plusi. Sākam ar plusiem. Interesanta atziņa, varbūt neparasta. Vispār profesionālam atlētam, augsta līmeņa atlētam ir viegla dzīve. Viegla dzīve? Jā. Atkāp būs pēc tam. Tu dari savu hobiju, labi apmaksātu, par tevi rūpējās menedžments, visu pienes, visu aiznes, treniņi vai darbs, process tev sagādā ļoti lielu baudu, jo tas tev izdodās. Tu esi labākais. Jā, izdodās. Es runāju par es runāju par, izējot no šīs savas pozīcijas vai manas definīcijas kaut kāds piegājiens. Tad tas tev izdodās, tas tev nes augļus, viss tevi apbrīno, respektīvi pasaulē tevi apbrīno, tad tu sēdi tronī, viss ir ļoti skaisti. Un es teikšu atklāti samērā viegli. Bet līdz tam ir jānonāk. Un solo sporta veidos iespējamības koeficients ir 0,00001. Bet tad, kad tu tur esi, tad tas, ko es teicu, ir liels excitement, tāda ļoti liela bauda. Un tad jau ir viegli. Nenoliedzam, tās slodzes ir masīvas, viņas ir grūtas un tās ir kaut kur daļa ciešanas, bet tad, kad tu jau tur esi, tu jau esi tam tādā mērā gatavs, ka tā jau ir bauda. Labi, mīnusi? Mīnusi? Mīnusi. Un šeit bez tām standartiem, bez traumas, ok, skaidrs. Mīnusi, ka kādreiz tas beigsies. Jo sports ir neparedzams, viņš var beigties rīt, un mūsu vēsturē ir ļoti daudz viendienas atlēti bijuši. Dievs tiešām žēlīgs par mani bijis. Es 16 gadus nosēdēju kā viens no līderiem pasaulē un godam izgāju cauri 3 olimpiskajām spēlēm un vēl. Tā kā pēc būtības es neizgāju šo rūgtuma momentu
kad sāku zaudēt, un pēc tam vēl mēģinātu startēt, un čempions paliek 20. un tad 50. Tāda precedenta ir nemazums, un tad viņš ir 70. Un tad neviens neatcerās, ka viņš vispār bija čempions. Ja? Tā kā, tas nebija iemesls, kāpēc es aizgāju no karjeras, bet fakts kā tāds, ja? Tātad šo rūgtumu momentu, ka kādreiz šī pasaka beigsies, es vienkārši aizgāju. Ja? Kas ir vilšanās brīdis bijis tavs karjerā, tavs lielākais? Tu saki, tu nebija zaudējumi, tu zaudējumi tāpatās bija lielāki vai mazāk, bet bija. Nē, vilšanās brīži neiedziļinoties šajā konkrēts viens kaut kāds. Profesionālajā, teiksim, tur sporta specifikā vilšanās. Tas varbūt arī zaudējums kaut kāds liels vai kaut kāda, netaisnība. Vai, Jā, ir. Tad mēs iedziļinātos 1 sekundes uz strīpiņām zaudētā bronzas medaļā pasaules čempionātā. Mēs 2 diskvalifikācijas, kuras, starp citu, tikai 2 ir bijušas lielas, kur Latvijā noņēma zeltu pirms stadiona, kur ir vēl viena tāda. Tās ir tādas ļoti specifiskas lietas, bet tāda vilšanās nav bijušas. Viss ir ļoti skaisti bijis, es uzskatu. Ja? Un tad, ja tu man jautātu, vai tu vēlētos atgriezties atpakaļ un kaut ko darītu, ja? Vienmēr jau var mazu solīti, pussolīti vairāk, bet es izdarīju medaļas, pasaules rekords. Faktiski jau vienmēr var mazlietiņ vairāk, bet tad ir jautājums, kāda tam būtu cena. Tagad, sēžot šeit, es negribu atgriezties atpakaļ. Vai es darītu to no jauna, no paša sākuma, viennozīmīgi. Vai es gribētu, lai to dara dēls? Nekādā gadījumā. Bet ja viņš to gribēs, tad lai viņš to dara. Es viņam palīdzēšu. Tas ceļš ir uz turieni, ir bijis tik smags un kaut kur tik ļoti netaisnīgs, ka tā ir bijusi ļoti liela veiksme un tāda svētība tur būt, nokļūt un uzturēties tik ilgi. Bet ceļš uz turieni ir pārāk smags un grūts. Bet dēlam tu vairāk novēli individuālā sportista karjeru vai komandas? Lai spēlē futbolu. Lai spēlē futbolu? Jā. Okay. To atkal rēķina, finansiāli pusi. Tad tas ir darbs, kurš apmaksājās jau pēc definīcijas sākumā. Ja? Bet jaunietim, jaunam censonim, sportistam tagad, lai mēs atrastu atlētu, ja vien viņš nenāk no šausmīgi nabadzīgas, smagas kaut kādas vides un apstākļiem, lai viņš 1500 km mēnesī pavadītu, kā jau es minēju, dažādos laikapstākļos un cerētu. Tu viņam to nenovēli, īsāk sakot. Un ietu cauri tām mocībām un kādreiz nokļūtu tur, tā iespējamība, kā jau es minēju, ir 0,0%. Tad mēs varam teikt, ka Aigars Fadejevs savu dēlu vedīs uz futbolu. Ja viņš vēlēsies, tad kopā skriesim. Skaidra lieta. Griežam. Kā mums šodien griežās Domina Shopping, vēl viens no veikaliem, Peek & Kloppenburg, mums piedāvā atslēgas vārdu, pavisam vienkārši Igo Japiņš. Jā, Igo ilgus gadus bija viens no maniem kompanioniem. Mēs kopā ar Igo, gan viņš mācījās, gan es mācījos. Mēs bijām, starp citu, celmlauži sporta pasākumu komercializācijā, organizēšanā. Mēs kopā ar viņu, starp citu, braucot uz mūsu sacensībām, toreiz, ja nemaldos, Eiropas čempionātā, soļošanas čempionātā es bronzas medaļas cīnīju. Bet mēs braucām pa Sauszemi. Es lidoju, viņš piebrauca ar mašīnu, un mēs braucām atpakaļ. Tas bija 90 kaut kādu, tur neatceros gadu. Un mēs braucām pa Sauszemi atpakaļ, jo bija mērķis nokļūt Polijā vienā MTB trasē, kur sacensības jau bija beigušās. Mēs vācām visādus flyerīšus un baloniņus un visādus piemērus printēšanai un reklāmas. Mācījāties tā kā, jā? Tieši tā. Es tam visam biju, kā saka, līdzdalībnieks līdz. Mēs sākumā
Sākumā Igo pat vadīja manu aģentūru, sporta aģentūru, un tad mēs atvienojamies, bet katrā gadījumā mēs kopā izaugām. Tas attīstības ceļš gāja kaut kur paralēlēs. Viņš bija arī tavs menedžers, karjeras beigās? Menedžers bija Antonio, bet Igo šeit Latvijā tā kā, darbojās ar vietējiem sponsoriem, kuru bija ļoti, ļoti daudz. Un beigās, lai sponsors pašķetinātu, tā vēlme piedalīties manā uzvaras gājienā bija daudziem, paldies Dievam. Bet tad es veicot šos labdarības pasākumus, kuri bija vairāk saistīti ar bērnu namiem, es uzstādīju noteikumu, ja viņi grib būt man uz krūtīm, tad viņiem ir jāatbalsta manas crazy idejas, palīdzot bērnu namiem, meklējot talantus bērnu namos un tā tālāk un tā joprojām. Reti kurš atteicās. Bet tas bija pamatnoteikums. Un tad daļu no šīm aktivitātēm menedžēja Igo. Piepalīdzēja vienkārši. Cik liela bija tā menedžmenta komanda? Jo daudziem šķiet, soļotājs, viņš tur droši vien ar treneri, tur nezinu, varbūt vēl fizioterapeits klāt. Tas jau nav vienkārši soļotājs, tas ir solo distances pārstāvis, kurš ir labākais pasaulē. Tieši tā. Tad menedžeris, ārsti, dažādi kā kur, Tātad Adidas nolīga attiecīgi, ja es atrados Meksikā, tad bija kaut kāds vadošais Meksikas, Meksikas olimpiskās izlases ārsts. Tad to ceļu gāja, ka tu katrā vietā bija kaut kur, bija man līdz Müller, tātad vācu super zvaigzne ārsts, tātad ja viņš nevarēja tikt, tad bija citi, bet visu laiku, respektīvi, ja mēs runājam ārsts, kurš vienā personā ir gan masieris, gan bioķīmiķis, gan vienkārši ārsts, tātad menedžeris, treneris. Tie trīs svarīgākie cilvēki. Neviens somu nenēsāja apkārt, neviens tur kaut kāda pakalpiņa citi, kā maniem tur dažiem atlētiem nav. Bet, šis menedžments pa lielam bija no 3 cilvēkiem. Tā kā nemaz tik mazs. Griežam tālāk. Fords arī viens no mūsu lieldraugiem raidījumā mums piedāvā atslēgas vārdu olimpiskais sudrabs. Tad droši vien kaut kāda tava pirmā asociācija, kas tev nāk tāda uzplaiksnības, tev pasaka šo atslēgas vārdu. Kas tas ir? Ja mēs jau pirms par medaļu parunājām. Jā, olimpiskais sudrabs ir sasniegums, kuru es sapratu un ar katru gadu vairāk un vairāk saprotu. Gaidīju ne tikai es, ļoti pamatoti, bet ar katru gadu arī pēc karjeras es sapratu, ka to no manis gaidīja tauta. Ne tikai tāpēc, ka es atšķīros no lielākās daļas atlētiem ar kaut kādā ziņā bravurību. Es teicu, ka es iešu un paņemšu un darīšu, ne tikai olimpiskajās spēlēs, bet es biju viens no tiem atlētiem, laikam jau retais, vienīgais atlēts, kuram patika organizēt, un es arī strādāju ar mēdījiem, un es bieži organizēju preses konferences vai mans menedžments, kompānija, kas šeit, mēs minējām Japiņu, mēs bieži atskaitījāmies par izdarīto, jo izdarītais bija daudz un labi padarīts darbiņš. Cilvēki tika informēti un nemaz svarīgi tā mēs arī likām par sevi zināt un saviem sasniegumiem, bet šis, olimpiskais sudrabs bija tas, kurš, es pateicu, es aizgāju, es izdarīju. Tātad es nevarēju to neizdarīt. Es neteikšu, ka tas bija vienīgais un radikālais pavērsiens manā dzīvē, manā karjerā, jo pirms tam jau bija daudz augsti sasniegumi. Bet viennozīmīgi olimpiskās spēles ir olimpiskās spēles. Un ja mēs vēl paskatāmies šo chronoloģiju, gan arī distances chronoloģiju, tad 45. kilometrā es biju 3 minūtes aiz Roberta, bet beigās 18 sekundes. Tad ir daudzas lietas, kurās iedzinoties niansēs, vēl vairāk mēs varētu saprast to sāli. Katrā ziņā teikšu atklāti, ka ja mēs runājam
par olimpisko sudrabu, tad tas ir mūsu visu kopā, jūsu, mūsu, mans gaidītais panākums. Tu jau pats pieminēji, tev patika savā ziņā apsolīt, un tev patika pateikt, Jā, es teicu, ka būs, vai ne? Ka es teicu, gribu to es izdarīt. teicu, es braukšu, es paņemšu savu. Kāpēc tā? Kas tas ir uzliec savu spiedienu savā ziņā? Es nebaidījos no man bija mana pārliecība, es smagi strādāju, un es jutos pārliecināts un stabils savā spriedumā un savā pārliecībā. Un es to deklarēju. Un, paldies Dievam, man arī tas izdevās. Šos visus centos gadus. Tā kā vēl viens tāds pārdrošs solis, ko līdz galam arī žurnālisti nebija sapratuši. Ja? Pēc šausmīgas avārijas, pēc ļoti veiksmīgas sezonas. Un tad man kronēja par labāko izturības atlētu 2. gadu pēc kārtas. Un tad it kā viss iet uz to, ka olimpiskās spēles ir manas, un tad pēkšņi tas krešs, ja, nevienas dzīves vietas, viss salausts, un es vēl turpinu deklarēt to, ka principā es nemāku iet, ja, un es turpinu deklarēt, ka tad es tā kā mazliet pieklusu pirmoreiz karjerā, ja, un visi kontrakti tika, atklāt sakot, neviens no lielajiem kontraktiem neatteicās, bet nolika uz holdu. Un gaidīja. Un tad bija pasaules čempionāts soļošanā. 4 mēnešus pēc smagās avārijas, kuras bija 8. plus 9 kilogramiem. Smagākais mans svars laikam kādiem kadus. Un tad visu tā kā pavēra atpakaļ. Bet tad es sasaucu preses konferenci un teicu, tā, es uzvarēšu. Kam to vajag šo visu, to solījumu? Tu jau sev taču tas bija mārketings, tas bija menedžments. Tas bija mārketings, tas bija menedžments. To arī tev sponsori tā kā uzliek šo spiedienu? Tev ir jāsaka, tev ir jāiet. Jo es vienu soli neizdevies žurnālists. Ja tu nezini, es studēju komunikācijas zinātnes. Jā, es atceros. Un es vienu brītiņu, tā kā, tas manī bija, un man bija pašam savs raidījums, Kastanis, ļoti veiksmīgs. Ja, un tāds pirmsākums vispār ielīst pazīstam cilvēku environmentā, un kas tagad ir tā kā tāds realitātes šovu princips. Ja. Man tas patika, un es no tā saņēmu gandarījumu, un paldies Dievam, man izdevās arī realizēt un pierādīt to, ko es solīju. Un tad mazliet atpakaļ, par ko es iesāku. Vēl joprojām žurnālisti, tavi amatbrāļi, gan arī vispār daļa cilvēku nesaprot par to gājienu ar SVH. Priekšā ir mana mūža svarīgākais moments. Es taisu tiešās pārraides. Jā. Neviens, man vairākas reizes, ja, Šipka prasīja, un Zigmārs, bet tiešām, viņi saprata, viņi kā profiņi, viņi saprata, ka tas ir catch, tas ir reāls ķēriens. Protams. Bet ja tur ir ielidojiens, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kas, ja, no iekšpuses. Un es pildīju savu to ierasto gāļu, savu ierasto ritmu, nepiedzenot galvu, ka šī kaut kāda tajā brīdī āršķība varētu man patraucēt. Es biju pārliecināts. Tev netraucē vienkārši tas āršķības, ja? Nē. Tu biji arī, man liekas, viens no tiem sportistiem, jo daudz sportistu, tur maču pirms iepriekšējā dienā es tur ar žurnālistiem runāt nevaru, vai ne? Nē, es sasaucu preses konferenci un teicu, tā rītdien mēs uzvaram un viss. Un tā visbiežāk arī notika. Griežam. Apollo. Apollo kino un Skyparks arī, starp citu, Aigar, tev neaizies tu tukšām rokām, vai ne? Tev arī 2 kino biļetes, tā ka tu vari aicināt droši vien, ka dēlu par agri, bet sieviņu droši. Paldies. Un Aigar, ko mums piedāvā mūsu šis atbalstītājs? Kobe Bryants. Tas ir tas, kas ir izskanējis, vai ne? Bet es gribu, lai izskan arī šeit, lai tu pastāsti šo stāstu. Jā, Kobīt, lai viņam viegli smilts. Šis ir tas moments, kur tiešām kaut kā likteņa pirksta, kaut kā bēdīgs stāsts. Jā, viņa vairs nav. Šis fenomenālais atlēts, kurš pirms laika aizgāja bojā avārijā. Helikoptera avārijā. Ļoti īsi tātad
tur ir vairākas lietas, kuras ir vērts minēt. Pirmkārt, mums, mūsu sabiedrībai, mūsu profesionāļiem, ārstiem, kolēģiem vajadzētu ļoti bieži pietrūkst šādas pieejas vai sapratnes vai reizēm inteliģences, ja? Kādu es piedzīvoju saistībā ar Kobi. Primārais, kāpēc es to saku, Kobi pie manis, man esot studentam, atveda tajos platuma grādos labākais sporta ārsts, profesors, Sirmu galvu kungs. Atveda dārgāko uz to laiku iespējams pasaulē atlētu. Kam? Tev studentam, ja? Man studentam. Nekādam tur imponē, kas ir Aigars Fadējevs. Bet es jau tad biju sācis strādāt ar sprinteriem. Un tad pamazām tā līmeņa vide vai tās komunikācija no mutes mutē aiziet ļoti ātri. Ja tu vienu esi saremontējis, tad citiem jau interesē un nonāk līdz pareizām ausīm. Un Barens Batos, viņš vienkārši, viņš riskēja pamēģināt, ko es daru citādāk. Kobam bija 7. ķirurģija pēc meniska, tātad drillēšanas, ja. Kā reiz bija spēle, gāja pēdējā, faktiski play-off gāja ar Celtics, jā. Mums bija noliktas 11 tikšanās. Neatceros 12 vai 11, vai mēs tikāmies 11 un 10, mēs tikāmies noteikti. Tur ir ļoti interesanti, tur vairāki tādi aspekti interesanti. Pirmkārt, vairākās situācijās strādājot ar slaveniem atlētiem, tur Amerikā primārais nospēlēja šis tāds neutralitātes gan attieksmē, gan arī vispār tās mana pozīcija, ka es viņus uztvēru kā vienkāršus līdzvērtīgus cilvēkus, tādiem pašiem, kas ir uz ielas. Jo Amerikā nav noslēpums, ir ļoti izteikts tās personības kults. Jā. Tad momentāli TMZ šis ienāk tur un tas aizgāja tur. Un tad viņi redzēja, ka man ir dziļi vienalga, vai viņš ir Kobe Bryants vai Corey Maggette vai Parkers. Ka principā viņam ir 2 rokas, 1 galva un 2 kājas. Un ka es tam visam ar vēsu prātu pieeju. Viņi, protams, zināja, kas es esmu. Viņi arī viennozīmīgi viņi noliek tevi kā līdzvērtīgu elites atlētu, un tad ir tāda mazlietiņa. Nekad mēs par to nebijām runājuši, ne ar vienu no tādiem superstāriem. Viņi zina, loģiski. Jā, viņi viennozīmīgi, viņiem interesē, pie kā tad viņus tur ved, jā, protams. Bet mēs tā neesam pacēluši tādu tēmu. Tad interesanti, ka es noslēdzu ar menedžmentu līgumu, un tad bija tas svarīgākais posms. Es strādāju Jonas Köhn, tāda dinastijās tāds pazīstams Beverly Hills ārsts, estheticians, ķirurgs. Un es viņu Beverly Hills klīnikā strādāju. Viņš meklēja, tas ir atkal garš stāsts, kā es nokļuvu pie viņa. Viņš meklēja sporta terapeitu, tā tālāk, uzticam un tā. Un tad tur cilvēciskais faktors vairāk nostādāja. Un faktiski līgumā bija paredzēti noteikumi, ka konkrētā laika posmā ir jādod loks 5 stundas, kur nedrīkst atrasties neviens. Ne Jonas, kurš Losandželosā ir prakse, ja, kur lielā menšanā, ja, pilī, viņi dzīvo ārsti, ja, un 1 spārns vai kaut kādi 2 spārni ir atvēlēti privātpraksē. Nedrīkst atrasties neviens. Jonas, viņš ir ļoti sakarīgs, tāds easy going mūsu tipa cilvēks, paldies Dievam, amerikānis. Es nezinu. Cipars netipisks, ja, tā kā viņš absolūti nebija amerikānis. Ja. Jonas kaut kā to saprata, cipars bija nesaukšana ļoti astronomisks, ko par to samaksāja, lai visi no menšana izvāktos. Un neviens ne tūmā. Sākumā iebrauca pirmajā tikšanās reizē 3 eskalēdes, iznāca lieli vīri melni, apskatīja pilnīgi visu to manu apendiksu, kur es strādāju. Nezinu, nepilnu stundu, izostīja katru stūri, izgāja ārā, un tad ienāca Kobīts. Hūdijā noņēma hūdiju. Kobe Bryants. Hi, Aigars. Baba, neko, viss diri, čau, bye, see you, atkal dini. Un tie laiki bija tādi,
pārsvarā pēc Staples 10, es neatceros, kurš pirmais pieraksts, ko 11, varbūt 10.40, tad it kā noteiktais laiks 11 ar mazu kapēciņu, tad pirms 12, kā aizķērās tā viņa uzstāja, jo no Staples līdz Beverly Hillsē, tā kā viņi tur brauca, stunda. Tas ir cik ilgā laika posmā šīs 12, ko tu saki? Mēnesis kaut kur, nepilns mēnesis, jā. Bija situācijas, kad mēs tikāmies 1, 2, 3, 4 dienas pēc kārtas, tad bija pauzīte, tad bija atkal pauze. Kurā gadījumā tā ir tāda regulāra tikšanās, regulāra komunikācija? Pēc pirmā appointmenta, pēc pirmās tikšanās mēs, tad tur bija tā, ka līgumā paredzēta šī iepazīšanās, un tad viņi piekrita, ka mēs tiekamies. Kamēr es pabeidzu. Kā tā iepazīšanās notiekās? Nē. Pirmkārt, līdz bija Barents, pats ārsts, jā. Un tad man bija iedot kondīcija, tā viņa CV. Tas ir unikāli, ja turēt to viņa to traumu, to vēsturi, ja. Un es ar to ar datortomogrāfijas uzņēmumiem iepazinos, un tad es izteicu savu kaut kādu priekšstatu par to, kā varētu ātrāk šo procesu rehabilitācijas veikt, un tad es ķēros pie darba. Kobis pārsvarā bija ļoti, ļoti sagurs. Viņš tur toreiz lādēja 49, 48, bija labas spēles, 52 vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad vienreiz viņš bija tās 3 dienas pirms viņa aizlidoja uz Celtics, pēdējais laikam, pretspēle. Boston, ja? Jā, un tad viņi uz Bostonu, jā, tad bija 3 dienas laikam off. Un tā bija pēdējā reize, kad mēs tikāmies. Viņš bija baigi foršā mūdā, un viņš man iedeva viņš beats. Es viņam paprasīju, ko viņš klausās. Man nezināms repers, kaut kāds Los Angeles, kaut kāds underground. Tāda interesanti. Un tad mēs parunājam. Mēs tikām līdz tam, kad viņš minēja sieviņai muguras problēmas, un ka viņš pabeigs sezonu, tad tā kā viņi tad kopā. Tad mēs tā tīri tā sadzīviskas lietas bišķiņ parunājām. Pārsvarā viņš klausījās mūziku, kaut ko pateica, tad es viņam devu zīmi, ka man jāsaprot, bet visbiežāk viņš bija šausmīgi nogurs. Ļoti palait, ļoti mierīgs, bet tad, kad bija viņa cilvēki, tad viņš bija augstprātīgs. Aha, uzreiz, ja? Es uzreiz sapratu, kurš šeit nosaka visu. Bet tad, kad mēs bijām divatā, tad viņš bija ļoti tāds mierīgs, inteliģents un tāds. Bet, jā, Berijs Bonds, teiksim, šis beisbolists ceries pie viņa mājās, bija uz izsaukumu. Es nezinu, vai tas ir tāds stils, bet tad, kad bija šie 100 kalpiņi, ja, mājas, kas strādāja pie viņa šis personāls, tad es nezinu, varbūt negāja runa par mani, mēs bijām kopā ar vēl vienu doku, tad šī attieksme pret šiem cilvēkiem bija tāda pat zemiska kaut kur. Tā kā uzspēlēta pat, ja? Tāda, jā, kurš maksā naudu, tur varēja saprast, un tad tagad, tāda ļoti nepatīkami, bet neiet runa par kobīti. Bet, es vairākas situācijas pieredzēju, kur šo superatlētu attieksmi pret šo nolīgto strādnieku, teiksim, nebija izcilēs. Bet, labi, tas cits stāsts. Bet, jā. Un vienreiz mums tikšanās bija, neatceros, minūtes pirms 9, tad Ralfiņam, vecākiem dēlam, es viņiem prasīju, vai nedrīkstēja neviens būt. Es prasīju, vai Ralfs, mans dēls ļoti gribētu. Ralfam bija dziļi vienalga. Viņš bija pieredzējis pie dažādiem producentiem, slavenībām, tur filmu, mūvī tur. Un viņam bija tik vienalga, jo man puika viņš ir... Bet viņi tikai atļauj viņam būt klāt, ja? Jā, viņš bija. Un Ralfam ir bilde un viņa krekls. Parakstīts viņa krekls. Un tad, kad Ralfs, es pats bildēju viņu, un tad, kad Ralfs vienā skolas tāda viņiem tā kā pārtī, tā kā sanāk klases uz stadionu muļāšanās, tāda kaut kāda pussvētki, pussportošana. Viņš to kreklu paņēma, uzvilka, tad neviens nevarēja noticēt, tie bērni neticēja, ka
ka viņam ir īstais dieva krēks, kā var uz visām sienām ir dievs, un kādā saka, man teica viņu ārstē, nevar tā būt. Nu, un tad tāds humiliation, tāds bišķi tā kā pazemojumi, un es tik redzēju, ka viņš viņu norāva un nometa, jo, mazs bērns, jā, 3. klasē, un viņš kopš tās reizes, tagad viss ir kārtībā, viņš apzinās un viss viņam ir, bet tad, bērns vienkārši bija šokā, kā var neticēt un kā, jo viņi nevar, kā var tavs tētis strādāt ar Dievu, ja? Uz visām Los Angeles. Viņš ir vienkārši neaizskarams un viņš bezmaz neeksistē, viņš ir God. Klāvā, šāda tipa speciālistam, ko tas iedod tādā tavā kopējā dosjē, kopējā CV, šāda tipa zvaigžņa? Daudz ko? Daudz ko, jā, jo pēc būtības Amerikā 1, 2, 3, kā jau es minēju, strādājot ar tādu līmeņa atlētiem. Ar ko tu vēl strādāji? Jo Kobe ir izskanējis, teiksim tā, viņš ir izskanējis nereiz vien jau. Nesaukšu visus sprinterus vairāki pasaules vadoši, olimpiskie čempioni, pasaules čempioni. Tad Parkers bija pie manis. Tonijs Parkers? Jā, 2 reizes, bet nav manā stilē likt manā klīnikā uz sienas visus slavenus atlētus, ja vien tur uz sienas ir Corey Maggette, tad viņš viens no labākajiem NBA point guardiem bija. Un uz manas sienas ir sportisti, arī NFL sportisti, kardināls atlēti, ar kuriem jo tās bildes ir priekš manis. Tās ir manas atmiņas, ar kuriem kaut kāds kontakts ir bijis, jā, labāk? Tuvas attiecības un tuvs kontakts jau, kur šīs attiecības jau pārtapa kaut kādā savā ziņā, jā, tiešām draudzībā. Jo tā vienkārši krāmēt, atnāca Tonijs un izgāja, tas īsti nav, man viss kārtībā ar pašvērtību. Man nevajag katru bildi, ar kur man obligāti jābildējās, jo tas ir tas. Es neesmu augstprātīgs, bet man ir svarīgi, ja šis cilvēks kaut ko, un es viņa dzīvē kaut ko tiešām radikāli mainīju. Tas skan neticami. Tu students vai ne, un pie tevis atved būtībā lielāko. Tas patiesībā bija pārsteigums liels, jo es atceros viens no sprinteriem, viņš teica tā, ka ir divi atlēti, tur viņi minēja. Es saku, nezinu, Batus teica, ka, ka man klīnikā jābūt no tikiem līdz tikiem, ka tur ir tādi un tādi noteikumi. Un es kaut kā padalījos ar tiem saviem superstāriem, jā, un UCLA stadionā, un viņi teica, tur ir 2 varianti, vai tas būs Bonds, vai tas ir Kobe Bryants. Es vienu un otru šādu komentāru neņēmu galvā, ne tam Bonds, ne tam, Kobe Bryants, viss kārtībā, bet es nepiedzinu galvu. Forši, kas būs, kāda starpība, bet tur vai kaut kas cits. Bet jo viņam bija, viņam faktiski super tādi atlēti, vadošie pasaules atlēti tajā krastā noteikti. Un atnāk Kobe. Ar Bondu bija labi. Viņš norāva, tajā karjeras laikā viņš norāva kvatriņam sasaisti. Ja? Viņš bedīgi slavens. Kas ir kvatriņam sasaisti? Kvatriceps sasaisti, okay. Jā, pilnīgi tā, ka norāva. Yeah. Šajos platumgrādos par bezbolistiem maz zinu, bet tas ir viens no visu laiku labākajiem bezbolistiem. Bet UCLA stadionā tur vienalga cilvēki no menedžmenta palūdza, lai es paņemu līdzi kušeti. Yeah. Vienu atlētu parādīt. Tā tas pamazām arī notika. Yeah. Man nekāda vispār, kas ir beisbols, labi, Kobe skaidrs. Atnāk tu, nezinu, Lebrons Džems, ok, skaidrs. Bet, viņam arī viena galva, 2 rokas. Bet, sēž šis melnādainais atlēts, sprinteru uzbūvis, mani pasauc, man tā kušete bija, adjustmentu kaut kādu taisīt. Manējie sprinteri kustās. Pienāk šis cilvēks, apsēžās uz kušetes, es viņu testēju, skatos, kā tā kāja, es saku, atguļaties. Es skatos, kā jūs noplēsāt viņu, bet jūs kustīgs vispār tā cilvēks tā ikdienā. Es skatos, ka jūs tā kā, melnādainie sportisti, ja viņi kustās, aktīvs atlēts, viņš arī izskatās pēc atlētas. Vizuāli. Jā, viņš saka, jā, es biju profesionāls atlēts. Es saku, labi, šeit mēs neko neizdarīsim, tad uz klīniku, tad, vai viņš minēja, ka viņš bija
beisbola spēlētājs, es neatceros, bet fakts kā tāds, ok, es saku, nu tad tagad mēs te neko neizdaram, ja, bet, nu labi, nu tad esat pie manis tad un tad un tad. Nu, un tad viņš pieceļās, aiziet, tie puikas pēc kaut kāda brīža, tu zini, kas tas bija? Bonds, es saku, kas tas ir? Tas ir tur. Jā, tā Bonds bija pie manis kādas 3 reizes uz appointment, un tad 2 reizes pie viņa tajā Beverly Circuit, tas tāds super ekskluzīva vieta, kur dzīvo Spielbergi un visi, un Velbergi, un visi, jā, uz viņa māju. Bet tev mainās tā pieeja, ja tu būtu zinājis, kas viņš ir. Nu, netak, vai ne? Bet tur jau par to iet runa. Visās situācijās, kurās tā kā tu saki, viņam 2 kājas, 2 rokas un galva. Jā, ar kurām es, visas situācijas, ar kurām es saskāros, es vienkārši uztvēru cilvēku kā cilvēku, un man nebija, pilnīgi organiski, es vairāk ieciklējos tajā celī, man ir dziļi vienalga. Kas vai tā, vai tas, vai kas tas pa cilvēku. Man tas, un to arī cilvēki jūta, viņi arī jūta, un tur arī tas uzticības koeficients, jā. Auga. Jā. Laižam tālāk. Man patīk, ka kāda atbildība tu griez to tēmu varētu visu cieņu. Kaut kas jāiegriež. Ko? Mums jau bija Apollo. Mums jau bija, jā. Mums tagad ir TV4. TV4 platforma, kurā mēs būsim redzami, un sportcentrs.com, tāpat arī visās audio platformās. Tagad tie, kuri šobrīd jau ziemas laikā varbūt ne tikai skrien, bet arī slēpo un brauca distanču slēpēm, var noteikti mūs klausīties. Tiesneši, domzīme, diskvalifikācijas. Mēs jau aizskārām šo lietu, jā, tad cilvēki reizēm attiecina kā tādu lielu traģēdiju, kaut gan no vairākiem 100 momentiem, sacensībām, ļoti veiksmīgām sacensībām, ir tikai 2 diskvalifikācijas. Ja? Viena ir ļoti sāpīga mums visiem, jo Latvijai tika atņemts zelts. Otra arī pietiekami sāpīga, jo bija pasaules zelts. Otra atkal Eiropas čempionāta medaļa. Jā, es to tā baigi sāpīgi. Es nevaru gan teikt. Tur bija, tā bija traģēdija. Es taisījos beigt karjeru. Jā. Bet sporta veids pats par sevi bija subjektīvs līdz šai lielajai jēzgai, kad mani diskvalificēja, noņēma zeltu un tajā pašā pasaules čempionātā Seviļā diskvalificēja slavena austrāļu atlēti. Un tad es nevēlētos teikt, ka pateicoties man vai viņai, vai vispār tas situācija radikāli izmainīja soļošanas tiesāšanu. Kopš tā laika, par cik tas nākamais bija Olimpiskais gads, bija ļoti nopietna sasēdēšana Olimpiskajā komiteja, Vieglatlētikas federācijā, kur izmainīja radikāli tiesāšanas principu. Tātad nākotnē vairs līdz šai baltai dienai nekad vairs neatradās vienā distancē vienas nācijas 2 pasažieri. Tiesneši. Jā, tātad tiesnešus gluži kā loterijas vai šajā ratā izlozēja nevis pusgadu iepriekš, un visu varēja samanedžēt, īpaši tas attiecās uz Krieviju, ko arī viņi veiksmīgi darīja. Viņi tiešām to darīja, Viņi tiešām to darīja, un ir ļoti liels pluss attiecībā uz Krievijas atlētiem, kuri man bija vislielākie konkurenti, un viņi mani forsēja uz tiem super rezultātiem, un reti, bet viņi man atņēma medaļas. Bet viņi mani forsēja uz super rezultātiem. Forsēja nozīmē dzina uz priekšu. Jā, jo tad, kad nostājās 4 Krievijas atlēti, jebkurās sacensībās, tā bija 100% garantija, ka tiks sasniegts vai nu sezonas labākais rezultāts uz to brīdi, vai trases rekordi, vai viņi bija vienmēr šausmīgi spēcīgi.
Jā, jā. Viņi bija spēcīgi, vai viņiem palīdzēja arī tie tiesneši? Viņi bija spēcīgi, viņi bija ļoti, ļoti spēcīgi, un viņi bija nepiepildāmi, un viņi šī konkurence iekšējā bija tik masīva, un viņi, tur ir vesels stāsts, ja, bet viņi noteica visu toni soļošanas izturības pasaulē tajā brīdī. Kas ir tas vesels stāsts? Visās distancēs dopinga stāsts. Un mēs ar lielu daļu ar viņiem kopā izaugām, un es zinu arī to visu background, bet ne par to. Bet katrā ziņā tā viņu superkondīcija, tehniskais izpildījums forsēja un lika būt tev maksimāli labam vai labā kondīcijā, vai izpildījumā, vai tehniskajā kondīcijā, vai fiziskajā kondīcijā, mentālā kondīcijā, cik vien ir iespējams. Tagad viss ir krietni mainījies, un rezultāti krietni kritušies, un nav vairs šo sintētisko pieaugumu, jā, vai forsāžas. Ja? Tā kā jā, Krievi arī aizmugurē menedžēja šo ļoti spēcīgu šo tiesnešu uzpirkšanu. Un tā tālāk. Tas nav pārspīlēts, ja? Tas nav pārspīlēts. Tas notika samērā klāji. Tas nav pārspīlēts. Kāpēc to laiku to, teiksim, tā necēla gaismā? Nu, par to runāja, protams. Visur bija. Jā. Viņi visur... Viņu pārstāvi bija... Visur bija tiesnešu kolēģijas galvenais tiesnesis, Krievu tiesnesis. Pasaules čempionātos bija noteikti trasē un ļoti bieži bija galvenais tiesnesis. Tās ir jau divas sarkanās. Atliek mazliet piemiegt kādam no netālu valstīm un viss. Nu, kā var sabirt 49. kilometrā 3 piezīmes, ja tev nav neviena? Nu, kaut vai, bet paldies Dievam uz komerciāliem, uz Grand Prix tas neattiecās, jo tur bija cita tiesneša kolēģija, tur tādā rotēšanas veidā. Un tad es veiksmīgi varēju čipelēt pa trīnieku regulāri. Man tur tā īsti nejauca. Ja? Bet tikko lielie čempionāti, tur notika liela politika, jo Krievijai vienmēr akcents tika likts uz šīm 9 medaļām, kuras 2/3 pārsvarā aizgāja uz Krieviju. Sievietēm 100%, vīriem vismaz 2, un 20 un 50 arī vismaz 2. Tā kā tas bija samērā stabili. Un tas ir, nācijai, tas ir ļoti liels procents. Kur vēl var pašmaukties? Tu saki, 49. kilometrā nav neviena brīdinājuma. Ko tu vari atļauties pēdējā kilometrā izdarīt? Šobrīd jau kā bijušais sportists. Ne, īsti neko. Tur tas nepareizais priekšstats, tās pavisam aplams priekšstats, ka tu soļošanas tehniku vai to izpildījumu vari mainīt par pieskriešanu. Nevar tā, ja? Es jums teikšu atklāti, cienījamie kāzu viesi, tas fiziski nav, tas ir iespējams, bet tas ir tik radikāli atšķirīgi, ka tu nevari atgriezties distancē normālā ritmiskā gaitā. Soļošana ir ļoti dinamisks, ritmisks, sinhronizēts izpildījums ar ļoti smalku tehnisku elastību un izpildījumu. Tātad, kā piemēru, netīšām, piemēram, aizķeroties aiz kaut kādas, nezinu. Tu pazaudē ritmu kaut kā? Tad tas jau ir grūti, pāris soļi kaut kāda. Es te mums nerad ir paklāja, ja kaut kāda, kur fiksē rezultātu čipiem, vai arī mēs esam vienīgais sporta veids, kur ir šie augstuma ūdens geiti. Ja? Jo tas ir vienīgais sporta veids, kur notiek radikāla pārkaršana. Jo es kā izbijis olimpiska līmeņa maratonis, salīdzinot šīs divas distances, viņas nevar salīdzināt. Tad kaut vai, ja atgriežamies atpakaļ pie šie tehniskā izpildījuma, tas augstā līmenī, es nezinu, kas aizmugurē notiek, jo mums ir ap 100 no 70 valstīm. Bet priekšā es pilnīgi droši varu pateikt, kas ir priekšgalā, 30, 40 atlēti, elite. Tas nav iespējams un neviens to nedara.
Kas notiek tuneļos? 98. gadā Eiropas čempionātā es nezinu. Nu kā? Nu, tu Es nezinu. Es nezinu. Es biju baigi tālu. Nu, es gāju uzvarēt. Nu, es nezinu. Es saku no savas pozīcijas. Ja? Lai man ienāktu galvā kaut ko tam līdzīgu darīt. Pirmkārt, tas nav. Es to pat neapsveru vai neapsvēru kā iespēju. Un es zinu, ko nozīmē sagrupēšanās pēc šāda pat aizķeršanās kaut kur. Ja? Kur vēl kaut kā nosimulēt kaut kādu. Tas nav iespējams. Bet, ja tu man jautā par 98. gada zaudēto zelta medaļu, es nezinu. Attālums bija tik šausmīgi liels, ja? Un tunelis jau nav garš. Nu jā, nu, protams. Cik tur ir tā ieeja, vai ne? Nu jā, viņš ir, cik tas stadionam tribīnas, ja mēs saīsinām, viņas jā, lai paliek mīts, ne, bet mīkla. Lai paliek mīkla. Nu ko, Aigar, pēdējais tavs grieziens, un saka, mums arī režisors jau skatās man uz baltā aci, jo laikiem mēs vēl pārtērēsim, vai ne? Bet... Ūdens. Ūdens, jā, bija Tautas, mūsu viens no veldzētājiem piedāvā atslēgas vārdu. 20 km un 50 km. Nianses un atšķirības. 20 km pēc būtības ir sprinta distance, ja, un 50 km ir... Kā es zināju, ka tu šeit atbildēsi? Es zināju, Aigar, ka tu šeit atbildēsi. Jā, jo tā atšķirība ir milzīga. Ja. Ļoti daudzi evolūcija parasti notika kā 20 ir jaunākam atlētam, uzvaras gājiens, un pēc tam pamazām pārtop par gargabalnieku, ja, par tālbraucēju 50 km. Bet ļoti bieži tas nenotika. Ļoti daudzi superatlēti, čempioni ir mēģinājuši pēc tam pārkvalificēties uz 50, un izdevies tas ir tikai, es pat ņemtu tādiem... 2 rokas. Jā, tieši tā. Jo tāds retums, kāds bija Roberts Kažņevskis, jā, pāris krievi, tur man pat grūti vēl tur daudz vairāk. Kuri varēja vinnēt pasaulē 5 un 50, bijām tikai daži. Kas tur atšķirās? Treniņu process galvenokārt arī, ja? Tās ir fiziskās, tīri cilvēka resursi. Fiziskais resurs, jo gatavošanās 20 un 50 radikāli atšķirās. Ja, tad man noveicās, ka es to varēju, un es līdzvērtīgi varēju gan metodika, ja, tad gatavojoties uz 50, es samērā ātri varēju nostartēt un uzvarēt 5. Bet 50 tad, kad es pārgāju jau kā pamatdisciplīnu uz 50 km, vēl joprojām es varēju vinnēt arī 5 un 20. Bet reversā kustība, tie, kuri bija lēnāki, bet izturīgāki 50 km, viņi nekad viņi pat 20, 30 netika pasaulē 20 km. Ir ļoti reti uz vienas rokas pirkstiem mēs varētu paskatīties vēsturē no 20 uz 50 vai 2 medaļas vai tūtam, bet tādu tiešām ir tik reti visā vēsturē pasaules, vairāk kā 100 gadu. Tātad atbilde ir samērā vienkārši, šīs distances ir radikāli atšķirīgas. Skaidrs. Cik labā sportiskā formā tu esi šobrīd? Ļoti. Labā. Monako menedžments man izlūdzās, lai es startēju 30 km pa kalniem, jo tur Monako GP, es tikko biju atkal Monako, un tad Monako GP viņiem bija 10 piecīts, un viņi tur ārprātā skrien, bet vairākus gadus viņi tur skrējuši ir pasaules, Spānijas, Eiropas rekordus, bet tur speciāli taisīja no tuneļa, tad starts no Nīcas puses caur tuneli downhills, radikāls downhills, un to nevar fiksēt kā pasaules rekordu, bet viņi 26 gan 10, 12, vispār ārprātu. Labi, man nevienam nekas nav jāpierāda, un es arī labprāt noskrietu 5 vai 10, teiksim 29, 40, ja? Bet vai es no tā saņemtu kaifu? Nē. Un tad pēkšņi parādās 30, kur 8,9, ja nemaldos, kilometri būs pie 30% inklēni kalnā. Kāpums. Tas sev ir interesanti, es piekrītu. Tu piekrīti? 11. februārī, jā. Tev vēl laiks gatavoties?
pietiekami. Ko nozīmē tavā gadījumā gatavošanās? Es skrienu katru nakti rītu, 3, 4, es nezinu. Ja tad man ir vēl viens partneris, jā, mans melnais vilks, Togo, kurš mani pietiekami labi izvelk to saucamo kadenci, jā, tad es sasaistēju skrienot, tagad būs sarežģītāk, jo slidens. Tad viņš mani izvazā arī 23 km/h. Pa 2,40 km es īsti pats nevaru paskriet, Togo mani izvelk, viņš sasaistēja skrienu. Un tad reizēm es pakārtoju savai metodikai, tad sagatavojos tam skrējienam, jo es jau, protams, viņu var arī, viņš ir ļoti spēcīgs suns, ja? Es viņu varu arī bremzēt, bet man ļoti jāsaņemās, ja? Bet tad, ja ļaujamies, tad viņš ir sprinters, viņš to trīnīt man vienkārši tad es dabūnu savu to šūnas atmiņas, to kadences momentu. Bet kas īsti mainīsies? Ienākot Aleksam mūsu dzīvē, radikāli samazinājās kilometrāža, lai neteiktu vairāk. Radikāli, vismaz 10 reizes. Tad krāt kilometrus man īsti nevajag, jo mēs jau runājām, sākot mūsu sarunu. Tu jau savu esi noskrējis, vai ne? Savu Pusmiljons jau ir, nobraukums jau ir. Kaut kāda specifiska sagatavošanās. Un atkal ir vietā teikt, ne jau man ir jāapsteidz tie 30 gadus jaunākie tie etiopieši un kenijieši. Man vienkārši jābūt apmierinātam ar to, ko es tur izdarīšu. Un ja es būšu apmierināts, tad viss ir kārtībā. Aigar, painformē noteikti, kā tev būs gājis, ne? Februārī pilnīgi noteikti. Un, atvedoties Domina Shopping, saku tev paldies un dāvinu tev nelielu dāvanu kartīti, tā ka tu, starp citu, vari arī šeit ar Togo nākt savu 4K draugu, jo šis iepirkšanās centrs ir vienīgais Latvijā, kur tu vari nākt arī saviem labākiem draugiem. Es pamanīju, starp citu, es domāju, ka tādas milzeņas... Vari ņemt šodien līdzi? Jā, es tādas, viņš te būtu izrādījis pusveikalu. Jā, te būtu jautri, jā. Bet tad mums būtu, tad mēs abi sarkaniem vaigiem, jā. Ja viņš ir dabūjis savu, viņš ir tāds pats straks kā saimnieks. Ja viņš ir dabūjis savu, viņš ir noskrējis, tad viņš... Visi mājdzīvnieki līdzīgi saviem saimniekiem. Šis ir vienīgais, tāpēc šeit ir tetovējums, jā. Kur ir Togo bilde pēc pirmā pusmaratona, jā. Un... Šī ir vienīgā dzīvā radība vispār manā dzīvē, kurš ir mans spogulis. Aha. Togo jau padzīvojis jau čalis, ja? Nē, viņam ir pats. Labākajos gados? Viņam ir 3,5, tikpat cik mūsu mazulim. Tā kā saimnieks, ja? Labākajos gados. Viņš ir reāli ķerts, tik ķertu radījumu otru, izņemot mani, es neesmu saticis. Tā kā viss kārtībā, pozitīvā ziņā. Aigar, saku tev paldies, ka tu neateici man, kad es zvanīju, jo tu biji tiešām skrienošs un skrejošs, kā es tev teicu, turpini laikam skriet arī pēc savas profesionāļu karjeras un skriet un soļot. Un lai tev, kā saka, raids solis tavās ikdienas ritmos un gaidam noteikti rezultāts, ja, ko tu pats pieminēji, februārī painformē mums, kā tev būs gājis. Šai reizē saku tev paldies un sakam paldies arī mūsu skatītājiem. Tas bija Aigars Fadējovs. Jā, spilgta personība Latvijas sportā. Paldies. Kas mūs sagaida pēc 2 nedēļām? Gaidam. Šai reizē vislabāk. Skaisti dzīvot neaizliegsi. Nāc uz Dominu un baudi modi Baltijā jaunākajā Peek & Cloppenburg. Domina, lai sanāk! Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja
Kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta